Nu tā, sāku stāstīt. Te ir tātad tas krustojums. Tur ir Langstiņi, tur ir upes ciems, pa labi ir Tallinas šoseja un garā jūdze, pa kreisi Padebešu iela, ceļš, kas iet uz ciematu Padebeši. Nu, es te mēģināšu nenožoties no ričuka un sākšu pamazām visu filmēt, braucot iekšā ciematā. Nu, te mēs iebraucam dzīvojamā zonā, viss tā kā skaidrs. Viens bērndārs, otrs bērndārs, viss ir ļoti labi. Un mēs dodamies tālāk. Tagad šo sadaļu mēs vēl nepārtenam. Pabraucam garām bērndārziem, 2 guļošie policisti, viss ir izcili. Dzīvojamā zona beidzās. Tagad sākās Pīgora. Burtiski, redz, kur tagad ir 200 metri, tālāk uz priekšu, sākās 120 māju dzīvojamais ciemats. Tā, bišķi piebremzējam, redz, kur pagriežamies pa labi, sākās dzīvojamā zona. Nu, tik tālu viss skaidrs, visi forši. Braucam tālāk, reku zīme 30, 1 kilometra garumā. Nu, ja nemaldos, šī zīme tiek uzstādīta 1 kilometra garumā ārpus apdzīvotām vietām un līdz kaut kādai vietai, kur ir līdz krustojumam. Bet, nu, šajā gadījumā būtu saprātīgi, ja nemaldos, tā vismaz 30 zona. Nu, tas būtu tā kā loģiskāks zīme. Labi, tas štruns. Tagad pabraucām garām pirmai zīmei. Kravas auto griezties nedrīkst šeit. Bet ir šķērs iela. Bet man jau nekas netraucē šeit iegriezties un braukt uz 50 km/h. Jo uz dzīvojamā zonā jau es neesmu iebraucis, vai ne? Lūk, tagad, tad, kad jau mēs esam tajā dzīvojamā zonā, vai kur, te vēl ir palikušas kaut kādas zīmes 30. Tātad, ja es biju tikko iebraucis pa iepriekšējo ielu, tad kur ir 30? Man ir asfalts saremontēts. Fantastika. Tas nozīmē, ka, ja es esmu tā kā iebraucis dzīvojamā zonā, man tūlītās seko zīme 30. Un es drīkstu šeit braukt ātrāk? Tāds savu veidu absurds, vai ne? Nu labi, tas arī būtu štruns. Tās vēl mēs varētu kaut kā pieciest. Šeit visur, tātad visi šīs šķērsielas, no neviena tev nenorāda, ka vajadzētu būt dzīvojamai zonai. Labi, tas tā griežos riņķī, par ko ir vēl viena diskusija. Tagad, redz, es tur braucu tālāk pa zemes ceļu. Tā. Tūlītās pabrauksim atpakaļ līdz šīs te dzīvojamās zonas beigām. Tātad, kā jau es iebraucu pa šo ielu, es drīkstēju braukt uz 50, ja? Pagriezos pa viņu pa labi, braucu, un pēkšņi izrādās, ka reku es ieraugu zīmi, kad es tomēr esmu bijis dzīvojamā zonā. Un, nu, loģiski, kad dzīvojamā zona beidzās, tad man ir jālaiž pildīgi visi, kas brauc šeit šķērsām. Nu, piemēram, šis te BMW. Bet mums ir atkal nākamā diskusija, ir, kad kad šīs zīmes nebija, vai šis krustojums attiecībā pret to zemes ceļu ir galvenais vai nav. Nu, lūk, vienāk sakot, ir kaudz jautājumu. Tā kā, ja ir interesanti, atbrauc, padiskutēsim.